Namaste, un man ir prieks aicināt un sveikt jūs šeit, Jogas Dieviešu mājas darbos. Es ceru, ka jūs pirmo mājas darbu esat izpildījušies veiksmīgi, un jūsu iegurnis ir palicis daudz spēcīgāks un daudz atvērtāks. Šī mēneša uzdevums mums ir ieiet Hanumanāsanā, jeb mūsu špagatā, un priekš tā mums vajag kārtīgi iesildīties un atvērt mūsu gurnus daudz spēcīgāk un aktīvāk. Tas ir darot katru dienu pa mazam gabaliņam. Šodien mēs iesim daudz dziļāk balvoža pozā, ļausimies iestiepties mūsu iegurņam vēl dziļāk. Šo mājas darbu liekam klāt pie mūsu pirmā mājas darba. Tātad no rīta, ja mēs sākām taisīt mūsu iesildīšanos, vai piemēram vakarā, kad jūs esat atnākušies pēc darba, turpinam iesildīties pamīšus tādu kā saules sveicienu ar mūsu balvoža pozu, un klāt mēs liekam nākošo vingrinājumu, kurš ir rādu. Nākam atpakaļ mūsu sunī ar skatu uz leju, tātad plaukstes spiež paklājiņā, pēdas spiež paklājiņā. Arī elpu saliekam mūsu kājiņas kopā, papēdīšus mēģinam tuvināt pie zemes. Arī elpu ceļam labo kāju uz augšu, labais ceļgals mums nāk balvoža pozā. Papēdis mums atbrīvojas kreisās kājas augšstilbā, un kreisā kāja mums ir atbrīvojusies taisna uz paklājiņa. Ar ieelpu pirkstu galiņu spiež paklājiņā, ceļam krūšu kurvi uz priekšu, atliecam mūsu plecus un stiepjam sevi uz priekšu. Arī zelpu ar rociņām ejam uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu. Tad, kad esam savā maksimālajā punktā, nolaižam pieri uz zemes un ļaujam šeit sev kārtīgi pastiepties. Šeit pirmais atceramies, ka mēs nesasveramies uz vienu vai uz otru sānu. Mēģinam izbalansēt abus gurniņus vienādi. Turpinam šeit stiepties, un šeit jūs varat atļaut sev stiepties ilgāku laiku, no minūtes līdz 5 minūtēm. Droši varat būt šajā pozā. Tad, kad esat labi pastiepušās, mēs noturēsim šeit 10 ieelpas un izelpas, dziļa mierīga ieelpa un izelpa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Arī elpu lēnām. Labo roku liekam pie galvas, kreiso roku liekam pie galvas. Arī elpu vēl vienu reizi pastiepjam sevi uz augšu, izstiepjam krūšu kurvis kāds uz priekšu. Arī zelpu ar pirkstu galiņiem čāpojam uz priekšu. Šoreiz kreisā roka iet uz kreiso pusi, labā roka iet uz labo pusi. Ielpa un arī zelpu ar pirkstu galiņiem ejam uz leju, nolaižam pieri uz zemes un stiepjamies šeit. Atkal šeit mēs varam būt 1 līdz 5 minūtēm, skatāmies pēc savām iespējām. Šeit tagad kopā ar mani noturēsim 10 ieelpas un izelpas. 1, 2, 3, nepazaudējam kreiso kāju, kreisā kāja aktīva. 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Arī ielpu. Ceļam lēnām labo roku pie sevis, kreiso pie sevis ar ielpu. Ceļam sevi uz augšu, lēnām atpakaļ, labā roka nāk uz centru, kreisā roka nāk uz centru. Ielpa nākam uz pirkstu galiņiem, izstiepjam savu krūšu kurvi un arī zelpa nākam. Labā roka uz labo pusi, kreisā roka uz kreiso. Ar ielpu un izelpu stiepjamies uz labo pusi, nolaižam mūsu galviņu uz leju un stiepjamies šeit. Atkal pārliecinamies par mūsu gurniņiem un atceramies, ka mēs atkal šeit varam būt pēc savām sajūtām, cik ilgi vēlamies. Atceramies, ka ar katru izelpu elpojam laukā mūsu sāpi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 un 10. Ieelpa, kreisā roka nāk pie galvas, labā roka nāk pie galvas. Spiežam pirkstu galiņus paklaiņā, ceļam sevi uz augšu. Kreisā roka uz centru, labā roka uz centru. Liekam plaukstas paklaiņā, aktivizējam kreiso kāju, ceļam kreiso ceļgalu uz augšu un nākam atpakaļ sunī ar skatu uz leju. Šeit ļaujam izstiepties mūsu kājām, ieliecam vienu celīti, lēnām ieliecam otru, izstiepjam sevi kārtīgi, ļaujam pastiepties mūsu hamstringiem un mūsu muskuļiem un arī mūsu ikriem. Darīsim to pašu uz otru pusi. Ar ieelpu ceļam kreiso kāju uz augšu. Kreisā kāja mums nāk uz priekšu baloža pozā. Atbrīvojam labo kāju uz zemes, gurniņu uz zemes. Ieelpa ar pirkstu galiņiem stiepjam, spiežam paklaiņā, spiežam krūšu kurvi uz priekšu, galva uz augšu un ar izelpu. Ar rociņām ejam uz priekšu, atbrīvojam pieri uz zemes, paliekam šeit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ar ieelpu kreisā roka nāk pie galvas, labā roka nāk pie galvas. Spiežam pirkstu galiņus paklaiņā, ceļam galvu uz augšu un vēlreiz ar krūšu kurvi pastiepjamies uz augšu un ar izelpu kreisā roka uz kreiso pusi, labā roka uz labo. Ieelpa un ar izelpu ejam uz leju, iztaisnojam vienu roku, otru un nolaižam pieri uz zemes. Stiepjamies šeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Kreisā roka nāk pie sevis, labā pie sevis, spiežam pirkstu galiņus paklaiņā, ceļam krūšu kurvi uz augšu. Labā roka nāk uz centru, kreisā roka nāk uz centru, pastiepjam sevi uz augšu, krūšu kurvi uz priekšu un ar izelpu labā roka uz labo pusi, kreisā roka uz kreiso. Un ar izelpu mēs ejam uz priekšu, atbrīvojam pieri uz zemes, sajūtam, kur ir mūsu gurni un atļaujam sev kārtīgi pastiepties pie 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ieelpu labā roka nāk pie sevis, kreisā pie sevis, spiežam plaukstas paklaiņā, ceļam sevi uz augšu, skats uz augšu, ar izelpu kreisā roka uz centru, labā roka uz centru, atbrīvojam plaukstas paklaiņā, aktivizējam labo kāju, ceļam labo ceļgalu uz augšu un sūtam kreiso kāju atpakaļ. Atkal šeit izstaigājam mūsu mīļo suni ar skatu uz leju, atļaujam atslābināties mūsu muskuļiem, ar ieelpu un izelpu nolaižam celīšus uz leju, sakrustojam kājas un šādi mēs pildam mūsu mājas darbus. Atceramies, ka šos abus vingrinājumus mēs laižam kopā. Tātad pirmo mājas darbu mēs daram vienu nedēļu. Jūs varat to izdarīt saules sveiciena vietā, lai jūs labāk varētu iestiept savus gurniņus. Un šo mēs vienkārši pievienojam klāt jau nākošajās nodarbībās. Satiekamies šovakar jau jogas āsanu praksē. Namaste, lai jums saule!